Sarunāt? Jā! Jūs esat gatavi, ja jūs esat nepacietības pilni, vai ne? Tad es tā ilgi nekavēšos un sākšu. Tā man ir tāds viens viltīgs jautājums. Kurš no jums ir kādreiz vēlējies iegūt superspējas? Tikai 2 puiši, tiešām tikai 2 puiši superspējas ir gribējuši iegūt. Nu, drošāk, paceļam kārtīgi rokas. Nu, redz, liela daļa gribējusi iegūt superspējas. Piemēram, kādas superspējas tu esi gribējis iegūt? Lidot, piemēram, gribētu? Gribētu, vai ne? Tad īstenībā zinātnieki jau mums ir tā nedaudz piepalīdzējuši. Un tagad mēs varam vismaz lidmašīnās aizlidot, vai ne? Nu, labi, vēl kādas superspējas? Nu, kādas superspējas tu vēlēties? Skriet. Ko, lūdzu? Skriet. Arī ļoti labi. Nu, vēl kurš ir padalīties? Nu, augstu leku līdz debesīm, jā, lai vien mākoņus aizsniedz. Labais. Jā. Zirnekļu cilvēkspējas. Zirnekļu cilvēkspējas. Bet kurš no jums ir kādreiz gribējis sakustināt priekšmets no attāluma? Esmu gribējuši tā, es šeit stāvu, un tur es varu, piemēram, sakustināt sienu. Jā. Jā? Forši, tad es jums īstenībā parādīšu vienu viltību. Jūs šādas superspējas varat sev iegūt pavisam vienkārši. Tātad, pirmais veiklības uzdevums. Es tad noliku, man vajadzēs kādu brīvprātīgo. Nu, kurš man grib palīdzēt? Es! Nu, man kāds 3, kas pirmais līdz atnāks? Nu, redz, tad jums ir uzdevums stāvat vienu soļu attālumā, un tā ir glāzītas rodas, ja? Un tad mēģiniet bez pieskaršanās tās glāzītas nogāzt. Kā jūs to varētu izdarīt? Jūs varētu izdarīt? Kā jums liekas? Jums liekas, ka nevarētu. Labi, tad es izdarīšu tā, vienkāršāk. Bet jūs varētu tā nostāties šī pusē. Es jums uzlikšu glāzīšu uz galvas. Jums ir jāstāv ļoti mierīgi. Nāciet puiši arī šajā pusē. Nu, tas nekās salācījās. Jā. Bet jums jāstāv ļoti mierīgi, lai jums tas glāzīts nenokrīt. Tas jau ir pārbaudējums, ne? Redz, man būs tāds draugs šodien. Draugu man sauc Dūmiņš. Dūmiņš man palīdzēs radīt superspējas. Jā, tad es no attāluma šaušu tās glāzes nost. Redz, nošauju. Es nošauju glāzes. Un protams, saprien. Nu, redz, es īstenībā no attāluma ar Dūmiņu palīdzību varu sakustināt priekšmets, vai ne? Mēs varētu vēl nedaudz pašādīties, man tikai Dūmiņš ir jāuzpilda. Varbūt vēl kādu izmēģināt. Varbūt... Jā? Nonāc, kur jau es atnāc. Tad jūs varat nākt vietnā, bet jūs varat iet vietnā. Tagad es vienkāršu jūs divi būsiet tā kā koki, jā? Jūs varat to jāmēģina tās vārdas, kas tās kokos ir ar Dūmiņu palīdzību nogāzt. Jā? Tur ir rokās kārtīgi mērķē. Galvenais ir nomērķēt. Tev bišķiņ augstāk. Pašādīsim vēl dūmu rokā. Jā, tad sanāk tādu smuki dūmu rītīši. Jā, bišķi tāds. Nu labi, tātad Dūmiņu mēs esam paspēlējušies. Superspējas mēs īstenībā esam vienkāršā veidā ieguvuši. Un ir īstenībā tā, ka ar gaisa un skaņas palīdzību mēs varam izdarīt ļoti daudz lietas, pat noklapot vārdus no koka dažreiz. Mans opus teiks, ka viņš tā var ar skaņas palīdzību. Jo skaņa jau rodās no vibrācijas, un tā vibrācija sakustina mums gaisu apkārt un var arī sakustināt priekšmetus, ja tā labi skaļi mēs esam. Jūs jau esat muziku klausījušies, man nekad ir tāds rūkoņa liela. Un tad jūs jūtat, ka pat rīts viss. Tā ir tieši tā. Bet, nu redz, mēs varam ne tikai ar gaisu spēlēties, mēs varam paspēlēties arī ar dažādiem šķidrumiem, vai ne? Mēs varētu paskatīties, ko mēs varam
izveidot ar šiem bīstamajiem ķīmiskajiem elementiem. Nu redz, kā jums liekas, kas varētu notikt, ja es sajaukšu šos divus? Nu, pirmais variants ir, ka mainīsies krāsa, vēlreiz variants ir, ka uzsprāgs. Bet es jums pateikšu, ka sākumā es varbūt nesprincināšu te visu augšā, jo jums tā ļoti jauki viss ir. Varbūt beigās pasprincināsim. Pagaidām jūs man ļoti patīkat, jūs esat ļoti aktīvi, bet redz, mēs uzminējām, mums mainījās krāsa, vai ne? Mums kļūta tāda tumša sarkana. Tagad es paspēlēšos ar citiem šķidrumiem. Paspēlēšos ar šiem, kā jums liekas, kas tagad varētu notikt? Uzsprāgs. Nu, pagaidām vēl nesprincināsim. Varētu atkal mainīties krāsa, vai ne? Nu, ja mainītos krāsa, tad mums iespējams, ka kļūs zaļš viss, vai ne? Bet, nu, mēģināsim skatīties, kas mums tur īsti notiek. Nu, redz, krāsa mums nemainās, bet redz, kā ir. Zilais palika zils apakšā, un dzeltenais palika tikpat dzeltens, bet ir augšā, un nemaz nesajaucās. Kā jums šķiet, kāpēc tas tā varētu būt? Tas ļoti labi atbild, jo īstenībā tas dzeltenais brīnums šķidrums mums ir pavisam vienkārši eļļa. Es pačukstējuši noslēpumu, ko es parasti nestāstu, bet apakšā tas zilais mums ir pavisam vienkārši ūdens. Un īstenībā tādu eksperimentu jūs mājās arī var uztaisīt, jo ūdens mums taču ir, vai ne, krārā mēs varam ielikt, vai krāsām iekrāsot, un šis eksperiments vienmēr izdosies tieši tāds, tādēļ, ka ir tāda lieta kā vielām blīvums, ja tāds smagums, ja, tad ūdens īstenībā ir smagāks, un eļļa ir vieglāka, tāpēc tas ūdens iztek cauri, un eļļa paliek pirkpusē. Vienkārši, vai ne? Jā. Un izskatās ļoti labi, tāpat mājās varētu izrotāt kādu plauktiņu vai skolā, vai ne? Jūs varat uztaisīt skolā rotājumus. Ļoti labi. Bet nu tagad mēs esam paspēlējušies ar tādiem vienkāršiem šķidrumiem. Mēs varētu paspēlēties ar tādiem bīstamākiem šķidrumiem, vai ne? Kā jums liekas? Vai ziema ir bīstama? Vai varbūt bīstama ziema? Varētu būt, vai ne? Ja ir ļoti, ļoti augsts. Kāda ir augstākā temperatūra ziemā, ko esat sajutuši? Ir kāds sniegs? Mīnus cik? Mīnus 20. Mīnus 30. Tad jau ir ļoti augsts, vai ne? Ja ir mīnus 30 grādi. Bet es jums parādīšu tādu vielu. Jūs redzat, man te ir tāds liels trauks. Un tai traukā ir viela, kurai temperatūra ir mīnus 196 grādi. Tas ir 6 reizes augstāk nekā jebkura ziema, ko mēs esam izjutuši. Un es iedomājos, ļaušu nedaudz arī sev un mums visiem kopā ar tādu briesmīgi augstu vielu paspēlēties. Bet īstenībā pati viela par sevi nav nemaz bīstama, jo slāpeklis mums ir arī gaisā, tikai izvairojušā veidā. Mēs viņu katru dienu elpojam, tāpēc tas nav bīstams, tikai, ja mums ir drošības rīki, ja mums jāuzvelk cimdi, tad mēs varam ar tādu traku slāpekli arī nedaudz paspēlēties. Jā, radīsies nedaudz dūmi, bet sākumā mēs paspēlēsimies ar kaut ko citu. Mēs mums rodās maziņi dūmi. Šodien mums patīk dūmoties, vai ne? Jā. Jā. Tagad man vajadzēs vienu brīvprātīgo. Nu, lai nāk kāda meitene. Jau mums būs tāds pavisam vienkārši eksperiments ar ziediem. Tā kā tas būs tāds nekārtīgs eksperiments. Mēs sākumā nodrošināsimies, lai pēc tam mēs varam visu sakopt, vai ne? Jo nekārtīgi jau nav tas briesmīgs, ja mēs varam to pēc tam savākt.